Janvārī, kā jau katru gadu, notiek barikāžu piemiņas pasākumi. Barikādas bija ļoti svarīgs un nozīmīgs laika posms trešās atmodas laikā, un janvārī tradicionāli katru gadu tiek veidoti piemiņas pasākumi. Pirmdien man sanāca iet garām tirgus laukumam un arī novērot šādu pasākumu. Un man ir jāatzīst, ka šis pasākums bija tāds ļoti, ļoti panīcis un ļoti vāji apmeklēts. Faktiski radās iespējas, ka cilvēki novērš no tā visa pasākuma. Kādu laiku vēlāk es vēlreiz uzmetu acis pasākumam, tad viņš bija jau nedaudz vairāk apmeklēts, bet vēl ar vienu apmeklētāju skaits bija ļoti, ļoti niecīgs. Un es mēģināšu tagad gūt izskaidrojumus, kāpēc tas tā ir. Pirmais, tāds pavisam elementārs izskaidrojums būtu tāds, ka ir notikusi ģenerācija maiņa. Tas viss notika jau pirms vairāk kā 30 gadiem, un attiecīgi, cilvēki nav tik ļoti ieinteresēti uz to pasākumu doties. No otras puses, ņemot vērā Latvijā vidējo mūža ilgumu, gana daudziem cilvēkiem tomēr būtu vēl jābūt dzīviem, kuri barikādēs toreiz piedalījās. Ja. Un, laba daļa no šiem cilvēkiem varētu būt uz to brīdi arī pensionāri. Attiecīgi, viņiem būtu tā kā pat laiks un iespēja doties uz šādu pasākumu. Ņemot vērā arī to, kad, Latvijā tā demografiskā struktūra ir tāda, kāda ir, un veco ļaužu īpatsvars ik gadu kļūst lielāks, būtu bijis sagaidāms, ka Dobelē, kurā dzīvo aptuveni 8000 cilvēki, uz doto brīdi, ja nemaldos, būtu atnākuši vairāk, jā. Būtu atnācis kaut 1% no iedzīvotājiem, tie būtu 80 cilvēku pasākumā. Nebija tur 80%, nebija. Un, attiecīgi, es varu pavisam skaidri un droši apgalvot, ka ģenerācijas maiņa un vēsturiskās atmiņas izbalēšana īsti nav arguments. Ja cilvēki būtu gribējuši, viņi būtu gājuši, un, man liekas, gana daudzi cilvēki, kur tur piedalījās, vēl ar vieni dzīvi, un viņi būtu arī laikā atraduši priekš šādu pasākumu un dalību tajā. Un šeit mēs faktiski pievērsīsimies otrajam faktoram, kurš, manuprāt, ir tas galvenais faktors, proti politiskā vilšanās. Pēc neatkarības atjaunošanas daudzi Padomju Savienības komunistiskās partijas biedri turpināja ieņemt amatus valsts pārvaldē un arī uzņēmēju darbībā. Valsts pārvalde, tad jāpaskatās Dobeles novadā vienkārši uz ZZS, tur Čuņu un Mudž no bijušiem PSKP biedriem. Viens tāds, par kuru es pavisam skaidri zinu, kad viņš tur ir bijis, jo viņš man to pats atzinis personīgi, ir Gunts Safranovičs. Viņš uz doto brīdi ir Dobeles novada pašvaldības domas priekšsēdētāja vietnieks. Šādu amatu viņš ir ieņēmis arī ļoti daudzas reizes kopš neatkarības atgūšanas 90. gadu sākumā. Tā kā, viņš tā iezīmē to veco PSKP kadru palikšanu pie šprices, tieši politiskajā sfērā, tieši šeit Dobeles novadā. Bet arī citi, kas tur ir tādi, tādu izteiktu PSKP maciņu, jā, tur. Tas pats Andrejs Spridzjāns, kas bija ilgus gadus priekšsēdētājs, nezinu, vai viņš bija vai ne, bet, cilvēki, kas iet ZZS un kas tur iestājas un kas tur tusēs, un kas tur, kā lai saka, izvirzās uz priekšu, viņi tendenciozi ir ļoti, ļoti labvēlīgi noskaņoti. Pret visu to Padomju Savienības komunistiskās partijas būšanu ļoti labvēlīgi noskaņot. Galvenais algas, galvenais šefs, tur ir Aivars Lembergs, viņš ir klasiska nomenklatūra, viņš jau bija pie šprices Ventspilī,
kad vēl bija padomju laiki, jā, jo tiešām padomju savienības varas struktūras izvēlējās viņu kā tieši derīgāko kadru priekš Ventspils vadīšanas, jā, kur arī toreiz bija priekš PSRS tomēr diezgan nozīmīgi naftas eksporta pilsēta. Un, attiecīgi, nav jau jēga baigi tiem cilvēkiem iet uz to barikāžu pasākumu, jo politiskie mērķi netiks reāli sasniegti. Kaut kas bišķiņ bija, kaut kas bišķiņ ir sasniegts, bet rezultāts ir tāds baigi čābīgais. Un, ja mēs piespēršamies uzņēmēju darbībai, arī šeit pat Dobalē, Vitāls Paškausks, jā, to es precīzi nezinu, bet gan daudz cilvēku ir teikuši, ka viņš stabili bija PSKP, ka viņš stabili bija Padomju Savienības komunistiskajā partijā. Un, es domāju, ka, ja man vairāki cilvēki, ja tiešām vecāki gadu gājumi cilvēki, kuri 80. bija lietas kursā, kas Dobalas pusē notiek, tā apgalvo, tad tā laikam arī bija. Nav vienkārši nekādu publiski pieejami dati par to, kas Dobalas rajonā būtu bijis komunistiskās partijas biedrs un kas nē. Pat ja mēs mēģinām atrast internetā informāciju par to, kas 80. no PSKP bija kaut kādos deputātos vai politiķos Dobalas rajonā, kurš pēc lietas būtības ir identisks pašlaik pastāvošajiem Dobalas novadam, tad mēs pilnīgi nekādu informāciju nevaram atrast. Šī informācija nav pieejama. Es nevaru nosaukt nevienu vārdu, kurš būtu, kā lai saka, toreiz bijis pie šprices centrālā pozīcijā. Centrālā, es nevaru, labi, Augusts Brigmanis, bet kur konkrēti? Kādā amatā, to es nezinu. Safranovičs tur kaut ko, Gunts Safranovičs, bet arī es nezinu kā un kas. Tā informācija, viņa ir grūti savācama, grūti pārbaudām. Un, teiksim tā, ja kāds cilvēks vienam kaut ko stāsta, gana bieži, protams, tur ir kaut kāda patiesība, ja, un gana bieži ar to informāciju var strādāt, bet kaut kāda, precīzi dokumentēta informācija no dokumentiem, no vēsturiskiem dokumentiem, tomēr ir daudz vairāk saturoša. Mūsu pusē pat ir novadpētniecības muzejs un viss kaut kas tāds, bet tāda informācija ir pilnīgi slēpta. Ja. Labi, tagad ir Ivars Gorskis, pirms viņa bija jau īstu brīdi Edgars Gaigals, tad ilgus gads bija Andrejs Spridzens, pirms novada izveidošanas 9. gadā Dobalē bija Andrejs Elksnīts, diezgan ilgi, bet kas pirms tam bija? Nezinu. Bet, ja mēs runājam par barikādēm, politiskā vilšanās, viennozīmīgi ir ļoti centrāls punkts, kāpēc cilvēki neiet uz to visu. Un ar to tad saistītā būtu arī sociālā un ekonomiskā nevienlīdzība, kas, manuprāt, ir trešais punkts, kāpēc cilvēki tur neiet. Sabiedrībai pastāv diezgan liela nevienlīdzība, ir kaut kāda korumpētā zakšanas elite, kurā, dzīvo kā sīķis tauciņos, un tad ir arī citi cilvēki, kuri izjūt ekonomiski diezgan sarežģītu situāciju, un, viņos tiešām ir nostiprinājies tāds uzskats, ka neatkarība nav nesusi cerēto labklājību. Viņam bija toreiz noteikti kaut kādas citas cerības, bišķiņ labāk palika, bet, teiksim tā, toreiz jau arī tie PSKP varas kungi dzīvoja labāk. Tas ir fakts. Bet toreiz tas viss tika slēpts un tas viss tika nomaskēts. Pašlaik mēdī salīdzinot ar kaut kādiem dziļiem Brežņeva laikiem ir brīvāki, internets arī padarīja informāciju brīvāk pieejam, un cilvēki, redz vairāk, kā pie silas esošie uzdzīvo, viņu algas arī publiski pieejams, publiski redzams, un, tā apzināšanās ir pulka augstāk, kamēr padomu laikos tieši ideoloģiski
tika veltītas milzīgas pūles, lai visiem iestāstītu, ka viss ir kaut kā līdzīgi un ka tā klašu sistēma ir pārvarēta. Kaut gan, kaut kādi nomenklatūras pārstāvi, protams, dzīvoja pavisam savādāk un pulka labāk nekā kaut kādu parastie kolhozu darbinieki, jā. To nav nekādu šaubu, tas arī tā bija, bet, toreiz tas viss tika kaut kā veiksmīgāk pasniegts priekš cilvēkiem, un viņi vairāk, vismaz tie parastie cilvēki, ticēja, ka nav šī nevienlīdzība, kaut arī viņi toreiz bija. Varbūt viens iemesls arī ir kultūras pārmaiņas, vienkārši mūsdienās ir daudz vairāk visādas digitālās izklaides, ir daudz vairāk, internacionālā, globalizētā ievērptība, un, šādi marikāžu pasākumi, viņi konkurē ar visādiem izklaidu šoviem, ar datorspēlēm, ar visādām citādām izklaidēm. Jā. Cilvēkiem ir tik daudz iespējas pavadīt interesantu laiku un darīt kaut ko, kas rada viņiem baudu, kad, tā opcija kaut kādā drēgnā dienā, vakarā, kaut kur janvārī iet pie kaut kāda ugunskura stāvēt, kaut ko klausīties, cilvēkus varbūt tik ļoti vairs neaizrauj. Cik es redzēju, tur vēlāk arī bija kultūras namā plānot kaut kādu filmas izrādi, bet, cik tur aizgāja, to es nemāku. Es pats tur nebiju, kā lai saka, aizgājis, jo, man ir ekrāns mājās. Ja es kaut ko skatos, tad es skatos to uz ekrānu. Tas ir faktiski arī daudziem cilvēkiem tā, tāpēc arī Dobelē vairs tas kino nav, un man liekas, viņš arī nekad apakaļ nenāks, jo, ir iespējams jau ļoti augstā kvalitātē. Praktiski katram mājās redzēt to saturu, ko viņš vēlas. Šeit varbūt tāds vēl viens būtisks faktors ir PSRS armijas demobilizācija. Tātad pēc neatkarības atjaunošanas milzīgs Padomju Savienības armijas kontingents demobilizējās un palika Latvijā. Liela daļa tomēr neizbrauca apakaļ uz citām Padomju republikām, bijušajām Padomju republikām, bet gan palika šeit. Un, šie cilvēki, protams, arī neidentificējas ar barikādēm, bet, viņi arī citos gados negāja. Bet, Latvijā un arī Dobelē ir gana liels kontingents ar cilvēkiem, kuriem tās barikādas nerada nekādu identifikāciju, kuriem pilnīgi pie kājas, vai viņas bija vai nebija, vai pat kuri, kā lai saka, negatīvi noskaņot pret barikādēm un priecātos, ja te būtu Krievija. Šie cilvēki politiski ir pārstāvēti ilgus gadus no Saskaņas centra, tagad vairāk stabilitāte izcēlās kā politiskais spēks. Dobelē pašvaldības līmenī Saskaņas centrs kādu laiku bija, man liekas, 9. un 13. gadā bija kaut kāds viens deputāts no Saskaņas centra ievēlēts, bet pēdējās 2 vēlēšanās viņi nekādus panākumus nav guvuši. Kaut kur nīkuļo, ir panīkuši. Bet, ir Dobelēs novadā tādi epicentri, kur ir diezgan izteikta bijušo Padomju armijas demobilizēto daļu koncentrācija. Dobele 1, Gardene un, manuprāt, arī Ķirpēni. Tās tādas 3 vietas, kur, man vismaz ir radies tāds izteikts iespējas, ka tur ir liels īpatsvars. Šādiem cilvēkiem tur arī ir, diezgan daudz sociālās problēmas šajās vietās. Cevišķi Dobele 1. Faktiski šī demobilizēšanās ir saistīta arī ar neatrisinātām vēstures sāpēm, jo,
PSRS armija daudziem Latvijas iedzīvotājiem ļoti skaidri asociējās ar okupāciju, un šī armija bija kā apspiešanas simbols. Un, šī armija ir de facto palikusi šeit, un attiecīgi nav jau īsti, ko svinēt tās barikādas. Ļoti centrāls, ļoti svarīgs mērķis netika sasniegts. Un tieši tās barikādas kā tādas bija toreiz domātas, lai atvairītu padomju varas spēkus. Praksē tie bija pārsvarā OMON spēki, bet arī padomju armija tur apkārt grozījās un bija faktors tajā visā pasākumā. Latvija, protams, ilgstoši cieši no integrācijas un asimilācijas problēmām. Spilgts piemērs tam būtu Latvijas-Krievijas savienība, Tatjana Ždanoka. Viņa Eiropās parlamentā tur ilgus gadus Krievijas labā ņēmās, spiegoja un tā tālāk. Un, Latvijā vēl ar vienu pastāv kontingents, kurš par spītiem visādiem faktiem un atzinumiem un savādākai informācijas vidē vēl ar vienu ir ļoti par Krieviju noskaņots, ļoti par Putinu noskaņots. Kaut gan jāsaka, ka kopš pilna mēroga kara sākšanās Ukrainā tā visa lieta, ir mazliet rāmāk palikusi. Drīz būs 3 gadi, un, šis kontingents palicis tāds mazliet klusāks, mazliet piebremzētāks. Vairs tie izteikumi nav tik radikāli, tik provokanti, tik spītīgi. Viņi ir, kā lai saka, vienu ātrumu zemāk pārslēguši. Viņi, protams, eksistē, bet, nav vairs tik tā uz konfliktu orientēti kā agrāk. Tā ir vismaz mana personīgā pieredze, mans personīgais novērojums. Tā kā kopsavilkumā, atskatoties uz barikāžu piemiņas pasākumiem, jāsaka, ka ir kā ir. Ir kā ir. Viņi ir vāji apmeklēti, un šim vājam apmeklējumam viennozīmīgi ir pavisam skaidri iemesli, pavisam skaidri, kā lai saka, pamatojumi, un, man liekas, tie pasākumi laikam ejot uz priekšu diez vai paliks kuplāki. Varbūt kādās apaļās gadu dienās kaut kas vairāk tur notiks, bet, Dobeles novadā pie varas ir arī Zaļo un Zemnieku savienība, kas vienkārši regrupējusies Padomju Savienības komunistiskā partija, un, kāda jēga viņiem vispārīgi tur taisīt baigi pasākumu. Viņi tur uztaisa kaut kādu, profilakses pēc, lai ķetiks ievilktu būtnīcā, ja. Kā lai sakam, līdzīgi kā skolnieks dara kaut kādu mājas darbu, kuru viņam vajag izdarīt, lai tiktu cauri, bet viņš viņu dara negribīgi. Viņš viņu dara, kā lai saka, lai nebūtu nesekmīgs. Bet viņam nav nekāda entuziasma, nekāda griba to darīt. Ja viņš varētu viņu nedarīt, viņam daudz labāk gribētos kaut kur, ar draugiem spēlēties vai rotaļāties kaut kādām rotaļām un rotaļlietām. Viņš dara to mājas darbu, kaut ko bīd uz priekšu, kaut ko ņemās, bet negribīgi, un attiecīgi, tas rezultāts ir tāds, kāds ir. Šeit Dobeles novadā, pat Dobeles Čestermežā, piemēram, bija arī vēl tāds akmenis diezgan ilgu laiku, kur visu bija rakstīts mūžīgu slavu padomju varai. Viņi tikai pirms kādiem, 2 gadiem aizvāca prom. Diezgan ilgi viņš palika, un man liekas, ja Krievi nebūtu sākuši pilna mēroga iebrukumu Ukrainā, tā tas akmenis tur vēl ar vien stāvētu. Pilnīgi nekādu šaubu man par to nav. Bet, kaut kā tas karš tomēr mūs ietekmē, un viss tā lieta piebremzēs. Bet, beigās es nevienam cilvēkam nepārmetu to, ka viņš neiet uz barikāžu pasākumiem,
Un es arī pats neizjūtu nekādu vēlmi tajos piedalīties. Kaut arī es, protams, uz barikādēm negāju, jo es toreiz vēl nebiju piedzimis. Bet, barikāžu mērķi nav tikuši sasniegti, gluži otrādi. Progresīvā pirātu jumniecības ideoloģiska ideja ir tāda, ka Latvija vēl ar vienu ir neformāli okupēta. Un neformālās okupācijas jēdziens arī tiek ļoti centrāli pamatots tieši ar PSRS armijas demobilizāciju un palikšanu Latvijā, un arī ar PSKP biedru un centrālo ietekmi gan uz Latvijas politiku, gan ekonomiku. Paldies, ka skatījāties!